Reiz kādā senā lauku sētā dzīvoja runcis Miks. Viņš bija liels, ruds un ļoti lepns. Guļot uz siltā lieveņa, Miks domāja, ka visa pasaule pieder viņam, gan māja, gan pagams, gan vakara saule. Bet tad, krēslai iestājoties, notika kas dīvains. Garām pazibēja maza, zila uguntiņa. Tā nebija ne muša, ne jāņtārpiņš. Miks pieēca kājās un devās tai pakaļ. Uguntiņa ieveda Miku dziļi mežā. Šeit koki bija milzīgi, un ēnas garas un tumšas. Mežs klusi šalkoja. Drosmīgais runcis pēkšņi sajūtās pavisam mazs. Kur palika mājas? Pēkšņi migla pašķīrās. Iemirdzējās spoža, sudrabota gaisma. Tā nāca no majestātiska zvēra pieres. Tas bija vienradzis, meža sargātājs. Vienradzis nolaida galvu un lūkojās uz Miku ar labestību. Miks saprata, ka nav jābaidās. Viņš pieglaudās pie brīnumainā zvēra kājas un murāja. Un tā viņi gāja, vienradzis un rudais runcis. Gaisma no vienradža raga rādīja ceļu cauri biezoknim, līdz tālumā parādījās mājas. Vai tas bija tikai sapnis? Miks pamodās savā lievenī. Bet kas tas? Starp rudajām spalvām mirdzēja viens garš, sudrabots mats. Miks pasmaidīja. Brīnumi tiešām notiek.